lasēt, lai brīdēlē dalību maksā. Viņas arī nepārsniegt to. Es nepārsniegt to. Iespējams, ka viņas tiks atcelt. Mūsu sportisti. Baltijas mums nebūs nākamgad. Baltijas izskaita mums nākamgad tiek izslēgta, tāpēc, kā mēs nogaidīsim vienu šo te gadu, lai redzētu, kas notiek mūsu kolēģiem lietuviešiem. Jo, mēs redzējām, šogad sastrādāties bija stipri sarežģīti un vienkārši, lai neatkārtotos precedentu un vispārējais. Tātad nākamo gadu mēs koncentrējamies uz vietējo čempionātu, vietējo izaugsmu, pēc tam sportisti pēc savām iespējām, protams, brauc uz arī citām ārvalstīm un iegūst pieredzi un vispārējo. Baltijas čempionāta ieskaitas nav. Viss. Jūs varat braukt arī uz Igauniju, droši uz Lietuvu, ja mums ir Igaunijas posms, tur paralēli notiek Igaunijas posms, un piedaloties tur, bet pēc viņu jau noteikti. Par Latvijas posmiem maksa nepaukstinās. Bet tad Latvijas čempionātā posms notiks gan viens, gan Lietuvā, gan Igaunijā? Par Lietuvu vēl jautājums, Igaunija varētu būt. Igaunija vairāk iespējams. Baltija nav vienkārši Latvijas čempionāts notiks? Jā, būs Latvijas čempionāts, bet Baltijas čempionāts ieskait nākamgad nebūs. Protesta apelācijas viss mums tur gandrīz tāpat izņemot šo te punktiņu. Tur mums iepriekš bija 100 lati, tagad ir 300. Kāpēc tā? Pat rallijā ir 100 lati. Latvijas rallijā ir 100 lati. Jā, lūdzu? Latvijas rallijā ir 100 lati. Jā, bet tas ir sprintā, piemēram, jau ir 300. Nē, nu ne visiem būs tā iespēja. Sākās ar 300. Nu, mēs to vispār mainīt, tas ir tikai priekšlikums. Nē, vispār vajadzētu. Tās nedara nekad. Tas padās. Sāksim ar to, ka tie protesti, kas ir Tagad tur Rikards kaut ko vēl. Protestiem, es nezinu, man liekas, ka tagadējā sistēma ir diezgan vispār bezjēdzīga. Stāsti. Tāpēc, ka... Neviens nemāk iesniegt protestu, sāksim ar to. Nē, nu sāksim ar to, kad bija, teiksim, gadiem, es nezinu, kā jāģi no tā protesta, teiksim, ja netiek pēc tam vispār nekas mainīts. Arī, teiksim, ja tu iesniedz protestu. Ar kur konkrēti gadījumi? Nu, bija gadījums pagājuši gadu, jā. Nu, kurš? Kad es sēdēju no malas novēroju, toreiz kolēģi Ērika, kad viņi brauc, mums pat tas materiāls bija uzfilmēts. Bija tā, ka vienkārši tiesneši, nu, nezinu, varbūt tas bija kaut kā no citas skatu leņķa, bet, mums bija pat uzfilmēts tā, ka mēs vienkārši skrējām pēc tam pie tiesnešiem. Par vērtēšanu, jā? Jā, sacensības vispār, mums vienkārši nekāda gāja skrēja, protesti tiesnieki. Viss iet tālāk. Šis tas ir bijis arī jau pagājuši gadu, un tas ir šobrīd darbojās arī visās Ziemeļvalstīs un visā pārējā. Ir divas lietas, par kurām tu vispār var iesniegt protestu. Tās ir sacensību organizācijas neatbilstība un tehniskie noteikumi. Pret vērtētāju tiesnešiem nekur pasaulē protesti netiek pieņemti, tas ir punkts. Labi, jā, toreiz. Vai nu mēs mainām vērtētājs tiesnešus, vai mēs kaut ko daram radikālu organizācijā, vai sportisti izsaka neusticību un mēs mainām. Ir jau šāds gadījums arī bijis, ja kas, mums viens tiesnešs šobrīd vairs nav. Bet pēc vērtēšanu... Jā, tiešām. Normāli, trešais, mēs liekam zemāk. Vai es vērtēju vai kā? Mēs mācījāmies jau savas kļūdām. Mēs mācījāmies. Arī 30 komandas. Nav bija dēļ. Arī te pašā laikā pasaules čempionātā futbolā arī tiesnesis kļūdās. Futbols tas vispār ir vienīgais spēle, kur viņi neskatās uz to video. Jā, bet normāls mums kā viņi tiek. Tas ir jau otra pasaules spēle, kur Piemēram, mums ir vēl valsts, kas vispār šajā iespējas. Vienkārši varbūt nākamgad, ir jau tā situācija uzlabosies, bet varbūt nākamgad tomēr vēl vienlīdzīgāk vajadzētu skatīties uz to visu. Kādā veidā? Lai nebūtu tā, ka, teiksim, citiem braucējiem ir kaut kāds arī liekas, ka viņiem negodīgs brauciens, teiksim, tā pašam Grīnam bija. Man pret cilvēku nav nekāda pretenzija, bet, tas izgājiens bija pilnīgs absurds. Kaut kādi, teiksim, ja ir kaut kādi izaicinājumi braucieni pēc tam, tad lai tādi ir visiem. Jā, ja liekas, ka ir negodīgi un pārbraucam, jā, un kad tur skrien un lamājās, mēs arī, jebkurš sportists var skriet un lamāties un drausnīties, bet es domāju, ka, teiksim, ja es sacensību laikā redzu, ka kādam dod pārbraukt,
kas bija tieši tajās sacensībās, kad arī Eriks nokļūdījās, kad nokļūdījās arī Grīns. Toreiz viņam iedeva pārbraucienu. Un mēs, kamēr aizskrējām līdz tiesnešiem, tādā pašā veidā kā viņš, tikmēr jau bija vispār vēlu, un tajā pašā brīdī tika novērāts ļoti liela tiesneša kļūda, ka mēs piegājām pie tiesneša, runājām ar viņu, tikmēr brauca vēl viens braucējs, un viņš runāja mums, braucējs brauca, un viņš mums mēģina iestāstīt tiesnesis, ka viņš tik objektīvi vērtē, tikmēr braucējs. Es saku, kā jūs novērtēsiet šito braukšanu? Paldies Dievam, tas braucējs sagriezās un pagriezās. Nu redz, viņš sagriezās. Tā viņa. To es viens var apliecināt. Bet jūs jau skrienat un traucējat tiesnešu darbu. Nē, nu labi. Bet kāpēc, citi braucēji var? Ar iespēju pēc braucienu iet un apstrīdēs. Nē, vienkārši... Īstenībā, mēs diemžēl tajās sacensībās nebija, es netiesāju, bet pa lielam ir tā, ka ir tās 15 minūtes pēc... Likumā vajag aprakstīt tiesnešu pienākumus. Tad var apstrīdēt, bet vēlreiz tiesnešu lēmums nav... Nē, vienīgais es neapstrīdu nekādus tiesnešu pieprasu, lai par visiem sportistiem būtu vienāda attieksme. Vai citu tādā sportisti. Un nedrīkst cits, kad iet klāt ļaustās viņam atļaut, un citam nē, tā ir diskriminācija. Tad vienkārši runājam tā, ka teiksim, ka Rīgas tiesnieki tikai tad protestu, bet neviens neiet klāt. Kaut vai tā, tad jau jo, teiksim, nekur, ne Eiropā, ne Japānā, teiksim, tiesnešu lēmums reāli neviens neapstrīd. Neviens viņi pat ir kontakts, jā. Bet šī sarunā viņš neapstrīd lēmumu. Nē, iet runa par to, ka... Iet runa par to, ka cilvēks piespriež. Neraksta protestu, bet ļaustās, ka vajag kaut ko... Jā, tikmēr sacensības. Bet tiesnesis arī paļaujās uz to provokāciju un arī iedod to pārbraucienu. Un kā kura? Citam viņš iedod? Labi, viss tātad nolikumā, es saprotu pēc tā iesnieguma, varam iekļaut punktu, ka vērtētāja lēmums netiek mainīts, netiek apstrīdēts un nekādi mutiski iebildumi netiek pieņemti. Kaut vai vismaz pēc tam var aiziet nostāties nodomāt, ka tā tiesneši kā viss saks. Nevis tā, ka teiksim, redz, kur viņam iedeva, man neiedeva. Jā. Labi, tieši sākumā pieminēja video materiālu. Ir vēl prātis punkts, jebkas, kas ir filmēts no citas vietas, kā tikai tiesnešu platforma, skatu punkts, nav uzskatāms par derību. Tā arī. Viņš nav uzskatāms. Tad to vajag iekļaut. Vispār tas jau punkts, ka tu nedrīkst nākt pie tiesneša jau visu to pārēju anulēt. Es tā domāju, ka es nedaudz uz priekšu aizveru, bet tur tehniskas prasības rakstas par tiem diodiem. Jā, bet es domāju, es par citu. Mēs tu runājam par tiesnešiem un, piemēram, pagājušā gada Žuku tur diskvalificēja par to, ka viņš it kā bremzēs. Bet drifta tā, ka ir vairākas drifta tehnikas. Un tā sanāk, ka vajag kaut kā speciāli drifta. Mēs braucam pēc tās, kas ir... Tur ir cits stāsts, tur bija vienkārši, tur bija starta zona, tur kā bija iemetiens, otrais visu laiku tika bremzēts. Tāpēc Riotas priekšā un nevarēs. Jā, reiz būs redzams, ka tikko tu pieraugi vienāk. Tiesneši pirmstāju, tad vienmēr nosaka, vai drīkst ieskrējienā bremzēt vai nedrīkst. Parasti netiek atļaut bremzēt. Šajā gadījumā arī bija tāda situācija, Tur bija situācija, ka tiesneši pateica vienreiz, otro reizi un pateica ultimāti, ka tu tā nedrīkst darīt, ka tu tā drīkst darīt. Un tad bija zināms, tāda ir punktu vērtēšana. Ja tu izdari priekšā, tad tiesneši sapulcē bija pateikuši, ka tu nedrīksti darīt, tad viņš vienkārši arī zaudē punktus. Un tomēr pat šitam 300 klātām, to sumu vajag samu. Varam uz tiem pašiem 100. Es gribu pateikt, ka vispār pārāk daudz protestē. Sācīs Latvijas, kas tev ir lielajā. Sāksim no maziņu un uz aktīvas. Tā Paši protestus nemākam iesniegt. Vai ja būs pa 25 iemācīsies? Jautājums ir draudzīgi filozofisks. Vai mēs gribam normālas sacensības, vai mēs nepārtāk gribam par kaut ko strīdēties? Vai jautājums arī, vai jūs gribat pelnīt, vai vienkārši gribat, lai notiek normāls sacensības? Nav jau pelnīt. Neviens jau neatnes to naudu nemazam. Viņi atnāk protestu atnes, bet naudu nē. Un arī atnes pēc tā laika. Bet tieši tā, tāpēc... Latvija īstenībā ir normāls. Bija pieņemts protests. Tas nav daudz.
Bet ja viss būs kārtībā, tad paldies. Īstenībā citreiz ir. Es gribu veltīt naudu. Pa kaut kādu. Un arī tur tas, ka iesniegts protests, un ja viņš saprotības laikā tiek noraidīts, tad ir uzreiz iesnieguma apelācijas. Apelācijas iesnieguma. Kāpēc? Jā, protests paudz. Tāpēc, ka uzreiz, tad tas iet uzreiz pēc tam uz lapu. Apelācijas tiesa, kur atnāk savācās 5 cilvēki. Nē, ja noraida. Ja noraida, viņš var arī vienkārši iet mājās. Viņš vienkārši māca cilvēkiem, jo cilvēki gribēja to panākt. Labi, tātad šito konkrēti mainīsim. Tālāk. Tas ir pamāts. Tas ir pamāts, vajag minimums stundu pēc rezultātu. Jā, bet tad rēķinu mēs apbalvošanu atceļam. Rēķinu mums sacensību beigās. Jā, bet tev pēc finiša vēl ir kaut kāds laiks, pareizi? Šeit pēc finiša mēs to apbalvo, tāpēc, ka te ir vairāk pakaļ. Un pēc tam noņemt nost? Nē, tā vismaz stundu var. Vajag ierakstīt stundu nosacījumu, ja? Tur nav. Ja protests dabas minūtes, ja te ir. Ko tad mēs sāksim rakstīt protestu nāk? Tas jau nebūs nekas jauns vairs. Tas pēc jau darām, lai kā protestu nebūtu, jā? Bet tieši tā.